Sveicināti! Es esmu Ramona, un šis ir mācību video par to, kā griezt riņķi uz vidukļa. Pirms es ķeros klāt tehnikai, es gribētu atzīmēt, ka ir diezgan liela nozīme tam, kas jums ir mugurā. Pirmkārt, jūsu apģērbam ir jābūt ērtam, tā lai jūs viņā varētu brīvi kustēties. Otrkārt, jūs nedrīkstat būt saģērbts kārtās. Tas nozīmē, ka jums nedrīkst būt krekliņš, liela brīva jaka vai vēl trakāk virsdrēbes. Treškārt, ir diezgan liela nozīme tam, no kāda auduma ir veidots jūsu apģērbs. Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat izvēlēties audumus, kas ir slīdīgi, kā piemēram šifons, dzīts vai adījumi. Ļoti pateicīga šajā ziņā ir kokvilna. Ceturtkārt, jums vajadzētu izvairīties no lielām jostām, sprādzēm vai lielām pogām, tāpēc, ka šie priekšmeti ir cietāki par jūsu ķermeni un atsitoties pret viņiem, riņķis var nokrist zemē. Jums būtu jāizvairās no visādām auduma strēmelēm, striķīšiem, lentītēm, gan vidukļa rajonā, gan arī runājot par jūsu rokām. Tas nozīmē, ka jums nedrīkst būt platas, cakainas piedruknes, tāpēc, ka griežot riņķi, šīs visas lietas riņķī ķersies un pīsies, tādējādi traucējot viņam griezties. Runājot par riņķa griešanu uz ķermeņa, ir jāatzīmē, ka katram cilvēkam ir viņa dominējošā un nedominējošā puse. Tas nozīmē, ka uz vienu pusi cilvēkam riņķi griezt ir ērtāk nekā uz otru. Un parasti cilvēks paņēmis riņķi, uzreiz sāk griezt viņu uz savu dominējošo pusi, īpaši nemaz nepiedomājot pie tā, ka riņķi var griezt arī uz otru pusi. Ja nu jūs gadījumā esat situācijā, kad jūs nesaprotat, kura ir jūsu dominējošā un nedominējošā puse, jo jums diezgan labi padodas riņķi griezt uz abām pusēm, es jums ieteiktu pamēģināt riņķi griezt gan uz vienu pusi, gan uz otru un sākt izdarīt kaut kādus papildus uzdevumus. Piemēram, sākt soļot uz priekšu vai atpakaļ, vai palikties, vai nomesties ceļos un piecelties, saglabājot riņķa rotāciju. Tā puse, kurā jums pirmajā parādās problēmas, tā nav jūsu dominējošā puse. Sākot griezt riņķi, nostājieties tā, lai jums ir ērti un paceliet riņķi horizontālā stāvoklī. Iesācējiem es ieteiktu riņķi turēt ar abām rokām, tāpēc, ka jums varētu būt problēma riņķi noturēt ar vienu roku tā, lai viņš saglabā savu horizontālo stāvokli un šādi te neslīd uz leju. Un turat jūs viņu šādi, tātad jūsu rokas nav gluži plaukstas pie sāniem un viņas nav arī ļoti tālu uz priekšu. Riņķi jūs turat tā, ka jūs elkoņi atrodas brīvi pie sāniem. Nākamā lieta, kas jums ir jāievēro, ir tā, ka jūs riņķi neturat šādi, bet jūs viņu turat tā, ka viņš ir kontaktā ar jūsu ķermeni, šajā gadījumā ar jūsu muguru. Protams, jūs riņķi varat uzsākt griezt no vietas, šādi te. Bet es jums ieteiktu nedaudz atvērzēties pretējā virzienā. Vai arī, griežot uz otru pusi, šādi. Ievēroju, ka tad, kad es atvērzējos, es pagriežu līdzi pašu ķermeni. Tas nozīmē, ka attiecībā pret mani riņķa stāvoklis paliek nemainīgs. No sānas tas izskatās šādi. Tātad es pagriežu ķermeni, jau sāku laist vaļā kreiso roku un veicot ievēzienu, kādu laiciņu griežot riņķim līdzi, līdz esmu pozīcijā, kurā es biju sākumā. Ja jūs griežat riņķi pa kreisi, būtu vēlams, lai jūs esat labrocis, un otrādāk, ja jūsu dominējošā puse ir labā, būtu vēlams, lai jūs esat kreilis, tāpēc, ka riņķa tehnika ir būvēta tā, ka, ja jūsu dominējošā puse ir kreisā, vairāk tiek nodarbināta jūsu labā roka, un otrādāk. Ja nu gadījumā ir sanācis tā, ka jūsu dominējošā puse ir kreisā, un jūs esat kreilis, es jums ieteiktu izvēlēties vairāk nodarbināt savu otro roku, nevis mācīties visu riņķa tehniku uz ķermeņa jums neērtā virzienā, tātad griežot riņķi uz jūsu nedominējošo pusi. Tāpēc, ka, manuprāt, tas ir daudz grūtāk nekā piespiest savu nedominējošo roku darboties kā dominējošo. Tas nozīmē, ka, ja jūs griežat riņķi pa kreisi, veizienu patiesībā veids labā roka.
un otra roka vienkārši piepalīdz riņķi noturēt horizontālā stāvoklī. Un otrādāk, ja jūs griežat riņķi pa labi, tad vēzienu patiesībā veids kreisā roka. Iesācēji dažkārt pieļauj tādu kļūdu, ka riņķi iegriež ļoti spēcīgi. Kā jau jūs redzējāt, riņķim parādās tendence staigāt pa jūsu vidukli. Un parasti ir tā, ka viņi no šāda stāvokļa nemāk riņķi noķert uz vidukļa un noturēt viņa rotāciju, kas beidzas ar to, ka riņķis nokrīt zemē. Nemaz jau nerunājot par to, ka ja jūs tā darīsiet bieži, tas ir diezgan sāpīgi jūsu ribām. Es jums riņķi ieteiktu ievēzēt ar tādu spēku, ka, ja jūs viņu ievēzējat, stāvat un neko nedarāt, tad riņķis 1 vai 2 reizes apgriežas ap jūsu vidukli un tad palēnām sāk krist lejā. Šādi. Tieši tāpat uz otru pusi. Vēl viena lieta, kas jums ir jāievēro, ievēzējot riņķi, ir plakne. Tātad jūsu vēziens notiek vienā plaknē. Ir cilvēki, kas vēziena beigās roku neapzināti parauj uz augšu. Ļoti bieži šī kļūda nāk kopā ar to, ka cilvēks vēzienu izdara ļoti strauji. Tas izskatās šādi. Kā jau jūs redzējāt, riņķim parādās ļoti spēcīga tendence staigāt pa augumu, turklāt tas vēl parasti sāk arī kūleņot. Un no šāda stāvokļa iesācēji praktiski neviens nevar riņķi noķert un noturēt tā rotāciju uz vidukļa. Pašos pamatos riņķa griešana uz ķermeņa ir visu laiku ritmiska sišana tam vienā punktā. Tātad jūs riņķi visu laiku kā grūstat vai dodat tam impulsus. Un kas ir svarīgi, šī impulsu došana notiek uz vienas līnijas. Tātad jūs nekādā gadījumā neveicat apaļveida kustības ar gurniem. Jūs riņķi negriežat šādi te, jo kā jau jūs redzat, man ir problēma tādā veidā noturēt riņķa rotāciju uz vidukļa. Šajā ziņā visvairāk grēko tieši meitenes, kas, manuprāt, ir viens no iemesliem, kāpēc zēni vai vīrieši riņķi iemācās griezt ātrāk, jo viņi tā vienkārši nedara. Sākot griezt riņķi, jūs nostājaties pozīcijā, kurā jūs esat izlicis uz priekšu vienu kāju. To kāju, kuru jums izlikt uz priekšu liekas ērtāk. Man liekas ērtāk izlikt uz priekšu kreiso kāju. Un jūs šajā kājā, griežot riņķi, kaut nedaudz ieliecaties celī, vai vismaz šūpojaties tajā. Un jums šī te šūpošanās celī ir jāiemācās apvienot ar to brīdi, kurā jūs dodat impulsu riņķim. Tas ir brīdis, kad riņķis atrodas šādā te pozīcijā, tātad kontaktēs ar jūsu vēdru. Šajā gadījumā jūs kustaties pa taisni, pa šādu te taisni, uz priekšu atpakaļ. Tātad riņķis atrodas šādā pozīcijā, un jūs viņu pagrūžat. Viņš turpina rotāciju ap jūsu ķermeni, tikmēr jūs atgriežaties nulles stāvoklī. Un tad, kad riņķis atkal atrodas pozīcijā, kad kontaktējas ar jūsu vēderu, jūs dodat nākamo impulsu. Tas nozīmē, ka šī te riņķa pagrūšana, jeb impulsu došana, izriet no jūsu ceļa darbības. Tātad jūs nevis vienkārši stāvat un kāju saliecat celī un iztaisnojat, bet jūs šūpojaties gurnos. Un šis te saliektais celis ir tas, kas jums ļauj palielināt kustības amplitūdu. Ātri tas izskatās šādi. Ir iesācēji, kas riņķi griež neizliekot uz priekšu vienu kāju, bet turot kājas plecu platumā un vienkārši
šūpojoties ierguņa kaulā uz priekšu atpakaļ. Tātad šādi te. Tā ļoti bieži dara vīrieši. Jūs arī varat tā darīt, bet jums vienalga būs jāiemācās riņķa griešana uz vidukļa apvienot ar ieliekšanos celī, tajā brīdī, kad jūs gribēsiet apgūt riņķa griešanu uz vidukļa un, piemēram, soļošanu vai pagriešanos. Pieredzējuši riņķotāji, griežot riņķi, stāv šādi te, tātad nevis pilnībā izliekot kāju priekšā, bet viņi atrodas tikai nedaudz priekšā, vairāk sānā, un viņi kustās nevis uz priekšu atpakaļ pa šādu taisni, bet viņi kustās uz priekšu atpakaļ vairāk tā kā pa diagonāli. Un punkts, ar kuru viņi dod impulsu, arī neatrodas tieši uz vēdera, bet viņš atrodas vairāk šajā vietā, tātad starp sānu un starp vēderu. Tas izskatās šādi. Ja jūs riņķa griešanu uz ķermeņa praktizēsiet pietiekami bieži, tad agri vai vēlu arī jūsu ķermenis atradīs šo pozīciju, kurā riņķa griešana uz ķermeņa viņam sagādā vismazāko piepūli. Ja cilvēkam ir problēma noturēt riņķa rotāciju uz vidukļa, un tā nav problēma, kas ir saistīta ar to, ka viņš gurnos kustās pa apli, tad problēma parasti ir saistīta ar ritmu. Un pirmā problēma ir tāda, ka cilvēks ritmu neievēro vispār. Es, diemžēl, nemācēšu jums parādīt, bet tā var būt gan ļoti druģaina, haotiska kustēšanās, stipri ātrāk nekā tas ir nepieciešams, vai arī kavēta kustēšanās, piemēram, riņķis jums ir bijis šādā te pozīcijā, jūs esat stāvējis un nedarījis neko, un tad, kad viņš atrodas šādā pozīcijā, jūs pēkšņi viņam dodat impulsu, kas ir pilnīgi nelaikā. Ja jums ir šāda problēma, būtu labi, ja kāds no malas vēro, kā jūs griežat riņķi, un tajā brīdī, kad riņķis jums ir pret vēderu, saka 1. Tātad skaita jums ritmu. Arī es iesācējiem ļoti bieži skaitu ritmu. Un viņi zina, ka uz šo te 1 reizē ar 1 ir jādod impuls. Ja jums nav neviena, kas jums skaita ritmu, jūs varat ritmu skaitīt sev pats. Tātad nokoncentrējoties uz to brīdi, kad riņķis pieskaras jūsu vēderam. Tas ir šādi. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Otra problēma, kas ir saistīta ar ritmu, ir tā, ka cilvēki dažkārt nepamana, ka viņiem krītās impulsu izdarīšanas biežums. Tas nozīmē, ka pauzes starp impulsiem paliek arvien lielākas un lielākas. Tas nozīmē, ka krītās arī riņķa rotācijas ātrums, un pārāk zems riņķa rotācijas ātrums var būt viens no iemesliem, kāpēc riņķis nokrīt zemē, pat ja jūs visu pārējo izdarāt pareizi. Es skaitīšu ritmu uz 1, lai jūs dzirdētu, kā krītas impulsu izdarīšanas biežums. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tas nozīmē, ka riņķa rotāciju palīdzēt uzturēt var arī tas, ka jūs palielināt impulsu izdarīšanas biežumu. Tātad arī riņķa rotācijas ātrumu. Es sākumā ļaušu riņķa rotācijas ātrumam kristies, un pēc tam to palielināšu. Tātad 1, 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 1. Ir iesācēji, kas riņķi uz vidukļa griež šādi te.
kā jau jūs redzējāt, viņam riņķis parasti zemē nekrīt. Tāpēc, ka ir ievērota kustība pa taisnu uz priekšā atpakaļ, tiek ievērots ritmus, un tiek ievērots pareizs brīdis, kurā tiek dot impulsi riņķim. Jautājums ir par to, kas notiek ar jūsu pārējo ķermeni. Un šajā gadījumā ar pleciem. Riņķa griešanā uz vidukļa pleci nepiedalās. Viņi stāv uz vietas. Cilvēki, kas riņķi griež tā, kā es pirmīt rādīju, riņķi jau patiesībā māk griezt. Viņiem vienkārši ir jāiemācās riņķi griezt, nekustinot plecus, un viņiem varētu palīdzēt tas, ja viņi izliktu uz priekšu vienu kāju, jo parasti viņi stāv pozīcijā, kad kājas atrodas plecu platumā. Un, protams, viņiem ir jāpiedomā pie tā, lai viņi nekustinātu plecus. Ļoti bieži gadās tā, ka griežot riņķi uz vidukļa, viņš no rotācijas uz vidukļa nosīd rotācijā zem ieguļa kaula. Un iesācējiem parasti sagādā problēmas riņķi no šīs te vietas dabūt atpakaļ uz vidukļa. Šajā gadījumā situāciju neglābs arī tas, ja jūs palielināsiet impulsu biežumu. Tas tikai aizkavēs riņķa nokrišanu. Bet jūs varat dabūt riņķi atpakaļ, ieliecoties ceļos. Tas izskatās šādi. Tātad viņš noslīd rotācijā zem ieguņa kaula, un jūs ieliecaties ceļos. Vēlreiz. Tātad rotācija zem ieguņa kaula, un jūs ieliecaties ceļos. Ja jūs pavērosiet, kā es kustos, es neietupjos abos ceļos uzreiz, bet es to daru pakāpeniski, tātad vienā un otrā. Gandrīz uzreiz, bet pakāpeniski, tātad viens, otrs. Tehniski tas notiek šādi. Tātad riņķis jums atrodas rotācijā zem ieguņa kaula, un tad, kad viņš ir pretējā sānā tam, kurā celī jūs gatavojaties ieliekties, jūs ieliecaties celī. Un lūk, kas notiek. Ja jūs neieliektos celī, viņš būtu pieskāries zem ieguņa kaula, bet ja jūs ieliecaties celī, viņš pieskaras jau virs ieguņa kaula, tad viņš turpina griezties, un jūs ieliecaties arī otrā celī, un jūs esat nonācis uz rotāciju uz vidukļa. Jums atliek tikai iztaisnot ceļus un piecelties kājās. Protams, to darot, jums nevajadzētu aizmirst, ka jums visu laiku ir jāturpina griezt riņķis. Ja jūs griežat riņķi pa kreisi, tad jūs to pamatā ķerat ar kreiso roku. Un otrādi, ja jūs griežat riņķi pa labi, tad jūs to ķerat ar labo roku. Šādi te. Vai šādi. Brīdis, kurā jūs ķerat riņķi, ir brīdis, kad viņš kontaktējas ar to sānu, ar kuru roku jūs ķerat riņķi. Tātad, ja jūs ķerat riņķi ar kreiso roku, viņam ir jākontaktējas ar jūsu kreiso sānu. Un otrādāk, ja jūs ķerat riņķi ar labo roku, viņam ir jākontaktējas ar jūsu labo sānu. Taču es jums neieteiktu iesākumā koncentrēties uz šo brīdi, tāpēc, ka jūs varat vienkārši nokavēt to brīdi, kurā ir jāķer riņķis. Es jums ieteiktu koncentrēties uz pozīciju, kad riņķis kontaktējas ar jūsu vēderu, jo abos gadījumos jums ir diezgan daudz laika, lai noķertu riņķi, vai arī attiecīgi otrādāk. Es jums ieteiktu paļauties ne tik daudz uz redzi, cik uz sajūtām, jo, ja jūs mēģiniet saskatīt riņķa pozīcijas, tad var gadīties tā, ka jūs ieraugat, ka riņķis ir šajā pozīcijā, saprotat, ka pat ir īstais brīdis viņu ķert, un tajā brīdī, kad jūs viņu ķerat, izrādās, ka riņķis jau patiesībā atrodas pilnīgi citā pozīcijā. Nemaz jau nerunājot par to, ka jūs vispār neizšķirat kaut kādas pozīcijas, jo riņķis jums vienkārši visu laiku zib gar acīm. Balstoties uz sajūtām, jūs riņķi varat mācīties ķert šādi. Tātad jūs griežat riņķi un uzliekat roku uz vēdera un lēnām slidināt viņu, līdz riņķis sāk viņai pieskarties. Svarīgi ir ievērot to, ka roka neatrodas atstatumā, jo tādā veidā viņa traucēs griezties riņķim, bet viņa ir piespiesta jūsu vēderam.
šādi te. Un jūs uz šo te pieskaršanos tātad varat sākt skaitīt ritmu. Tātad 1, 1, 1, 1, 1. Un jūs varat paļauties uz to, ka ja jūs visu darat tā kā līdz šim, tad uz nākamo riņķis atrodas tādā pozīcijā, ka viņš pieskaras jūsu pirkstiem vai attiecīgi jūsu vēderam. Un jūs varat izdarīt šādi. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Svarīgi ir ievērot to, ka tajā brīdī, kad jūs ķerat riņķi, jūs to darat diezgan spēcīgi. Jums ir jābūt spēcīgam spērienam, jo jums ir jāaptur riņķa inerce. Pēc šāda paša principa jūs varat mācīties ķert riņķi, ielaižot kustību, kas, manuprāt, ir vienkāršāks ķeršanas veids, jo neprasa no jūsu plaukstas tik lielu spēku, kā tas ir nepieciešams gadījumā, ja jūs apturat riņķi strauji. Tikai tad jums ir jāatceras, ka uz nākamo jūs nevis spēcīgi saķerat riņķi, bet vienkārši uzliekat tam virsū roku. Un riņķa rotāciju bremzējat pakāpeniski, apturot riņķi pie sāna vai pat nedaudz aiz muguras. Un parasti šāds ķeršanas veids tiek apvienots arī ar to, ka jūs nedaudz griežat līdz augumu riņķa rotācijas virzienā. Kā jau es minēju iepriekš, ja jūs griežaties līdzi riņķim tā rotācijas virzienā, tad attiecībā pret jūsu ķermeni riņķa stāvoklis ir nemainīgs. Un šajā gadījumā arī tas palīdz bremzēt tā rotācijas ātrumu. Tas izskatās šādi. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Un uz otru pusi. 1, 1, 1, 1, virsū un ielaižam kustību. Kad jūs esat iemācījies šo ķeršanas veidu, jūs varat sākt mācīties ķert riņķi pozīcijā, kuru viņu parasti ķer pieredzējuši riņķotāji. Tātad tā ir šī pozīcija. Arī šajā gadījumā kustība tiek nedaudz ielaista un jūs nedaudz griežaties līdzi ar ķermeni. Tas izskatās šādi. Riņķedējā eksistē tā saucamās break tehnikas, kā jau pats vārds no angļu valodas saka. Tām ir sakars ar kustības laušanu, šajā gadījumā ar riņķa rotācijas virziena laušanu jeb mainīšanu. Un tās izskatās šādi. Vai šādi. Ja jūs nākotnē vēlaties kaut ko tādu apgūt, tad jums ir jāiemācās labi griezt riņķi gan uz savu dominējošo, gan uz savu nedominējošo pusi. Jo, kā jau jūs redzējāt, šīs tehnikas to pieprasa. Paldies par uzmanību un lai jums veicas mācoties griezt riņķi uz vidukļa!